Sveiki, es esmu Nēls, jeb Advent Cube, un šodien man ir paka no Champions Cube Store. Un šajā pakā ir viens kups, un tātad ķersimies vien klāt. Šis būs tikai īsts video, kurā es apstīšos, ko esmu dabūjis skaistu, un savus pirmos iespējas pastāstīšu. Un šī kuba pilns apskats būs bišķiņ vēlāk. Šis tātad ir Shengshou 5x5 Rubika kups. Šis ir pirmais izvērtīts Rubika kups manā kolekcijā. Kaut kur nost. Un tāpēc priecīgs, kā man ir izdevies beidzot papildināt savu kolekciju un palielināt kuba rindu skaitu. Tātad man jau ir jauks kuba vieta, priekš, kur viņi nolikt. Un tātad, kur ir iepakojums. Tātad, šis ir Shengshou Wind, jā. No angļulas vējš, tātad vajadzētu būt ātram, kā jau visi reklamē vienmēr. Tā noragosim pišķi tā. Un tātad, te ir pamācība. Jauki un patīkami vienmēr. Varbūt es izmantošu. Es neesmu nekad līdzis, tā kā redzēsim. Un te viņš arī pats ir. Tātad, to noņemsim malā. Un tātad šādi viņš izskatās. Viņam ir moju kubu uzlīmju krāsa. Viņš ir, šī firma Shengshou pārņēmas viņu. Moju ir, īsāk sakot, tā ir labākā, ātrāko kubu firma, viena no. Tagad daudz konkurēt ar 3 vai 4, bet no labi. Tātad pirmie griezieni. Ārējā līnija ir ok. Arī šai nav nevainas. Visnībā ļoti patīkami un labi kustās. Arī šī visas ļoti labi griežās. Man patīk tiešām. Un mēs varam uztaisīt šaha galdiņu paternu. Tā. Piedodiet, ka dažreiz man iet ārā no kadra, es vienkārši pie tā man vēl jāpierod. Šādi izstās šaha galdiņu paterns. Ko? Man ir pozitīvi no iespēja no pašais, kā viņš griežās. Tiešām. Un nav salīdzinoši dārgs. Diezgan, ok. Uztaisīsim algoritmu. Ok. Labi, šo es varētu saukt arī par savu neprašanu, jo es nekad neesmu īsti 5x5 līdzis, vai ar tos uz ātrumu viņi vēl ilgi nevarēšu likt. Gan jau es viņu mācēšu salikt, tas tā ceru. Bet, jā, tas pa lielam arī viss. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies nākamā video.